Tātad šeit nevajag lentu nevajag un pēc tam uzlikt. Viņu notrieks. Nenotrieks. Nu kā? Mums ir divas metodas jau šobrīd. Nē, šitā metoda ir labāka. Ir ļoti pareizi, jā. Tad redzat, šeit ir karociņa atzīme, jā. Tiklīdz kā tas kāds būs vienreiz apgriezies uz riņķi, tad Stop. Tad ir stop, jā. Tad mēs izmēram attālumu no šejienes līdz karociņām. 23 colos var teikt precīzi. Bet viss, pārsvarā mēri colās. Eiropā gan to dara arī milimetros. Pierakstam 23 colos. Laižam iekšā. Skatāmies, lai karociņš vienreiz apgriežās. Nu, plus mīnus ir, jā. Plus mīnus ir. Atkal nomēram no karociņa līdz šēmē. Tagad ir, plus mīnus 11 colos. Tas viss bija tam kalkulators ir. Viss pāli atbrauc. Kas notiek tagad? Atņemam 23,11. Kā to izdara? Kalkulatorā. Iegūstam 12. Iznāk 12, Mums jā. ir strādāt sporta vītni. Tātad šeit mēs noskaidrojam, ka šim ievads ir 12. reizes. Ko tas dod? Ko tas dod? Tas nozīmē, cik daudz šā lodi izlido no stoga rā, cik viņi ātri rotē ap savās. Ko tas dod? Iegūsti? Iegūst rotēšanas ātrumu. Tālāk. Tālāk katrai lodēji, lai viņa nenokrist ātri zemē vai neaiziet pa labi pa kreisi, ir kaut kāds patīkamais ātrums. Un, kad lido patīkamu ātrumu, tad viņi sasniedzas labākos rezultātus. Es varu piebilst. Pagājušajā gadā